Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 99. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Šodien man ir tāds mazliet skumīgs prāts. Es aizdomājos par to, kā mūsu kultūru ar katru gadu arvien vairāk apdala, piešķirot arvien mazāk un mazāk finansējumu. Tagad sācies jaunais gads, ir sadalīti jaunie budžeti un bibliotekas. Protams, lai piesaistītu vairāk lasītājus, rīko pasākumus dažādus, tostarp tikšanās ar autoriem. Un mēs, autori, savā ziņā kļūstam par tādiem kā ķīlniekiem, jo, kā jau es teicu, naudiņas tiek piešķirts arvien mazāk, un bibliotekāri tādā zināmā mērā, var teikt, spiež uz mūsu jūtām, ka naudiņas ir maz, bet mēs ļoti gribam, un rakstnieki arī ļoti grib braukt un tikties ar saviem lasītājiem vaigā. Un tad ir jāsaprot, ka, ja ir paredzēts pasākums stundu vai divas ilgs, uz to pasākumu ir arī jāsagatavojas. Ne tikai fiziski jāuzzīmē seja vai jāpiegatavo apģērbs, bet arī jāpadomā, ko stāstīt, kā izklaidēt. Jo tas tīrais pasākuma laiks nav viss laiks, ko mēs tam veltam. Plus vēl turpceļš un mājupceļš. Ja tas ir tālāk došanās, tad reizēm ir pat jāpadomā, kur otrā galā palikt pa nakti, lai nebūtu tā, ka tu no rīta iekāp mašīnā un vakarā pārbrauc mājās un esi izžmiegts kā citrons. Protams, šie pasākumi ļoti uzlādē un ir forši, un mums, nezinu, nevienu rakstnieku, kuram nepatiktu tikties ar lasītājiem. Bet, savā ziņā jūtamies kā ķīlnieki šajā situācijā. Un, par to man arī bēdiņa un skumjiņa, jo tas notiek ne tikai šajā lauciņā, tas notiek vispār ar visu kultūru, kurai iet kā iet. Bet gan jau būs labi. Tiekamies pēc nedēļas 99. ne, bet 100. Čau, čau!